Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Esiet sveicināti Tavs Auto TV. Mēs šobrīd atrodamies Spānijai piedarošajā salā, ko agrāk pazinām ar nosaukumu Maljorka, lai gan latviski korekti būtu sacīt Maļorka. Un šeit atrodamies, lai gaitā izmēģinot auto, kuru nosaukums veidots no diviem vārdiem – elektriskais un karok. Jo tā patiešām būs šī populārā kompaktā crossovera elektriskā alternatīva. Lai gan būtībā Škoda Elroq ir pilnībā jauns auto. Viens no šī gada ļoti gaidītajiem jaunumiem šī čehu autoražotāju modeļu klāstā. Škoda Elroq ir 100% elektrisks kompakta klases crossovers, kurš ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 560 km garas distances. Un tas ir pirmais šīs kompānijas modelis, kura vizuālais tēls radīts par pamatu ņemot jauno Škoda Modern Solid dizaina valodu. Jo pēc šī modeļa statiskās prezentācijas, kas notika oktobra sākumā Prāgā, Škoda apgalvoja, ka šis būs jaunas ēras sākums. Un ne tikai tāpēc, ka Elroq ir auto, kas iemieso jauno Modern Solid dizaina valodu, bet arī tāpēc, ka tam jākļūst par pirmo elektroauto, kura cenā jābūt līdzvērtīgai ar līdzīgu izmēru iekšdedzes auto. Elroq gadījumā, protams, ir runa par mazāko 55 kWh bateriju un arī mazāk jaudīgo dzinēju ar 170 zirgspēkiem. Ja vēlēsieties tikt pie jaudīgāka braucamā, tad atšķirība, protams, būs lielāka. Ja runājam par braukšanas baudīšanu un sajūtām pie stūres, tad Elroq šķiet labāk ir izbaudīt tieši kalnu serpentīnos nekā plakanā līdzenumā. Pirmkārt jau šis nevainīgais griezes moments un dinamiskais pātrinājums, ko jūs izjutīsiet, rada sajūtu, ka jūs būtu datorspēlē. Mainās tikai ainava acu priekšā, bet automobīls zibenīgi rieģē uz katru niecīgo pieskārienu akceleratoru pedālim. Otrkārt, kas nav mazsvarīgi, arī zemais smaguma centrs elektroauto bateriju izvietojums nodrošina sajūtu, ka jūs esat it kā pielīmēts pie ceļa virsmas, kas neapšaubām ļoti labi ietekmē vadāmību. Un treškārt, jau braucot lejā no kalna, rekuperācijas sistēma ļaus gan ietaupīt darba bremžu resursus, gan arī papildināt akumulātoru krājumus. Pāris svarīgas lietas ir elektroauto lietotāja dzīves. Pirmkārt, šī auto uzlādes sistēma pretī spēja paņemt maksimālo 175 kW jaudu. Tas nozīmē, ka ātrās uzlādes stacijās šī auto baterija no 10 līdz 80% varēsiet piepildīt visai strauji 24 minūtēs. Un te jāpiebilst, ka ar lielo bateriju maksimālais nobraukums labos laikapstākļos būs krietni virs 500 km. Otrkārt, ieviešot Elroq, Škoda ir izstrādājusi jaunu programmu nodrošinājumu, kas vēlāk tiks ieviests arī pārdošanā jau esošajos Enyaqos, un te ir atrodamas vairākas noderīgas funkcijas. Pirmkārt, baterijas iepriekšējais uzsildīšanas poga, kas jums ļaus sagatavot akumulātoru jau dodoties uz ātrās uzlādes staciju, lai baterija varētu pretī paņemt maksimālo jaudu, ko uzlādes stacija var sniegt. Otrkārt, arī lietotne PowerPass, kas jums ļauj redzēt vienkopus visas apkaimē esošās uzlādes stacijas un to jaudas, lai varētu izvēlēties savējo tuvāko atbilstošo, kas īpaši noderīga nedzimtajā pilsētā. Un treškārt, salīgajiem, tādiem kā man, poga ziema, kas ļauj vienlaikus ieslēgt visas iespējamās mašīnas apsildes, kas ir augstajā sezonā būtiski, sākot ar stūri, sēdekļiem, spoguļiem, arī kopējo klimatu kontroli, tādējādi nemeklējoties dažādās vietās, kur kas ir jāieslēdz, bet uzreiz būt gatavs braukt siltumā. Ja runājam par tehniku, tad Škoda Elroq piedāvā visai plašas izvēles iespējas. Ir pieejami 3 dažādi motori ar jaudu no 125 līdz 210 kW un arī 3 dažādas ietilpības akumulātoru bloki. Visas versijas ir ar klasisko riteņu piedziņu, bet nākamgad iznāks jauna 85X versija ar 2 motoriem un arī visu riteņu piedziņu. Tiesa gan, mūsuprāt, interesantākā varētu būt versija ar vienu motoru, klasisko riteņu piedziņu un lielo bateriju, kas tam garantētu lielāko nobraukumu ap 580 km un arī par metru mazāku apgriešanās rādījus nekā pilnpiedziņai, kas bez šaubām atvieglotu dzīvi pilsētā un ne tikai. Škoda, ja tā varētu teikt, ir savas modeļu paletes elektrifikācijas sākumā. Tikai 2020. gada rudenī ražotājs iepazīstināja publiku ar savu pirmo elektroauto Enyaq, un šajā laikā tā pārdošanas rādītāji, var teikt, ir jau sasnieguši 1/4 miljonu. Savukārt, kopš ir uzsākta iepriekš pārdošana jaunajam elektroauto Elroq, noformēti jau vairāk nekā 20 000 pasūtījumu. Starp citu, kā noskaidrojām, tā cena Latvijā būs sākot no 34 710 eiro, kas ir nedaudz dārgāk nekā Vācijā, bet tāpēc, ka Baltijas tirgum paredzētie spēkrati būs labāk aprīkoti. Kad tie nonāks mūsu mājās, tad jau varēsim tos arī pētīt plašāk. Bet šobrīd ar sveicieniem no Maļorkas kalnainajiem ceļiem Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport,
Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.